Brāļi un māsas, šodien pie mums ciemos ir viņš, slavenais Andris Daugaviņš no Kriminālās ekscelences fonda. Tava reliģiskā piederība. Audzē gurķis, nopērc sēklas, kaut vai marihuānu, ko sen jau vajadzēja legalizēt, tāpat kā prostitūcija. Tev ir kādreiz garlaicīgi? Hori, tev jāapsauc Kariņš ir. Jādod viņam šis jautājums, nevis man. Jo man tur ir gan Kalašņikovs, gan lodāmurs, gan gludekls. Var sakot, visu kompleksu. Beisbola noja. Tas tev nav ar pīmpi bumbieres daudzīt. Tagad es teikšu, tu runā kā jurists. Lopi? Jā, vienalga piemēram. kaut kas. Neesmu es kā suns. Es vispār esmu 3/4 krievs. Jūs atmazgājat naudu. Kā savādāk. Loģiski. Rullē ar Horenu. Tava reliģiskā piederība vai varbūt pārliecība traktē to, kā vēlies? Es esmu pareizticīgais. Es vispār esmu 3/4 krievs. Man māte krievieta. Protams, līdz ar to arī mātes vecāki abi ir krievi, ops un oma. Un arī mana tēva māte krievieta. Līdz ar to es tā parēķināju. Es neesmu bijis teicamnieku skolā, izņemot 5. klasi. Pēc tam man kaut kā bija citas prioritātes dzīvē, pareizāk sakot, viņi nebija nekādas. Un, es tā parēķināju, varētu būt 3/4 kā krievs. Bet es esmu kristīts pareizticīgajā baznīcā. Tu arī praktizē kaut kādā veidā to izņemot ar Ziemassvētku egli? Nē. Es nevalku paralēlus, man liekas, ka liktenis tas pats Dievs vien ir. Ko viņš tur daudz var ietekmēt, ko viņš pats ir izdomājis ar manīm izdarīt, tas arī būs. Bet es drusku aplauzos. Neesmu bijis tur tāds nekad ticīgs, bet es aplauzos gadus atpakaļ, tad, kad Jānis Vaišļi bija uz robežas. Tad es aizgāju noliku svecīt, un pēc dažām dienām tur, diemžēl, viss beidzās. Es domāju, tā. Tādai plašākai publikai, pavisam plašai publikai, tu esi pazīstams kā aktieris. Kriminālās ekscelences fonds. Un es atceros, ka tad, kad tu saņēmi lielo kristapu, tev bija kolosāla runa, ko tu teici. Tu teici, ka droši vien tev bija kāda ideja, jo pirms 30 gadiem tu savu dēlu nosauc par kristapu. Iedomājies, kas būtu noticis, ja tu viņu būtu nosaucis par Oskaru? Te es nebūtu dabūjis kristapu. Bet būtu punkts pirmais. To vēl es nezinu. Bet kaut kas man bija jāsaka, jo tas bija tiešām mans dzīves lielākais pārsteigums. Un tad, kad es gāju uz to pasniegšanu, skaidrs, ka intensīvi kaut ko vajadzēja tur pateikt. Kamēr tur saņēmos, tikmēr tas viss tur tā. Tas bija pilnīgākais ekspromts. Bet tas bija kolosāli. Ko es negaidīju, to es negaidīju. Jo tad, kad man pateica par to nominācijas, labi, bez tam visi zvana, es saku, beidziet ākstīties. Tur cilvēki ir mācījušies, ko tur vēl tur teātros, mocījušies, visu kaut ko, un atnāk viens tāds tirliņš, beidziet, tas nevar būt. Tātad šis ir tas kristaps, kur tu dabūji? Jā. Tas ir tāds smags un vērā ņemams. Viņš ir varbūt arī kā ierocis, jo diezgan pasmags var arī atgaiņāties no cigarešu tīkotājiem, no vēl kaut kādas. Kur viņš tev mājās stāv, tur goda vietā? Protams, ka goda vietā uz sekcijas. Un kas vēl tajā goda vietā tev tur uz sekcijas stāv? Blakām stāv man draudzene, vēl pirms Kristapa pasniegšanas pēc filmas bija uz dzimšanas dienu uzdāvinājusi Oskaru. Jau? Protams, ka viņi nebija tur palūgusi kādam no ieņķu kriminālajām aprindām, lai nospar man, bet tas bija tāds, jā. Tas varbūt ir tāds mājiens, ka jums vajadzīgs ir arī Oskars? Tikai tāpēc taisīt Oskaru, lai būtu Oskars, tas nav pareizi. Kā tu nokļuvi vispār tajā kino? Jo tev dzīve līdz tam, manuprāt, bija saistīta ar kino, pavisam tā garām ejot, droši vien filmas skatoties lielākoties. Nē, pilnīgi nejauši. Es jau iepriekš arī biju teicis, ka ja nebūtu man jāiet 1 kvartālu tikai no tās vietas, kur man bija prakses vieta, visticamāk, es nebūtu aizbraucis. Bet, e-pastā ieraudzīju, vai jūs tur negribat atnākt, domāju, aiziešu. Aizgāju, kaut ko tur norunāju, kaut ko viņi tur paprasīja kaut kāds jautājums. Vai tu skaitīji kādu dzejoli vai ko? Nē. Dzejoļus vispār es arī Ziemassvētkos neskaitu, nemācos, es vienkārši sāku kaut ko tur. Pats nosacīju dzejot, piemēram, tur gāja puisītis pa mežu, ieraudzīja zaķi, kurš bija domājis, ka tas puisītis tur neies, un tad eglītei nokrita cepurīte, uzsniga virsū,
Un te arī bērni saskrēja, pēc tam aizskrēja projām, viņiem zaķis pilnīgi neinteresē, un tāpēc man tur lūdzu iedodiet dāvaniņu, jo man citur mājās nelaidīs bez nekā. Nu, apmēram Un ar šito tu vienmēr tiec cauri. Nav jau izējas dāvani sagatavot, viņi jāpasniedz. Skatoties filmu, man likās, ka tu esi riktīgi tāds, nu tā kā tu arī esi. Tā daudzi saka, un visticamāk, ka tā ir taisnība. Tu vari kādu citātu varbūt no filmas spārnot, kur tu atceries, kaut ko taču tu atceries no filmēšanas. Tas tev nav ar pīmpu bumbieres daudzīt. Šī ir tā spārnotā frāze. Nu, šī tā spārnotā, kas daudziem patīk, un kas tā pa figņu. Cik ilgs bija filmēšanas process? Man liekas, ka 3 gadi. 3 gadus? Jā. Nu kā, tas nebija darbs, samaksa tur nebija, cik tur bija brīva laika, cik tur bija iespējas tur kaut kādas lokācijas atrast un vispārējo. Diezgan ilgi. Nenormāls uzdrošināšanās vispār. Šī filma ir gan Oskaram, gan visai uzņemšanas grupai. Ja, iedomājies bez naudas, bez neprasīšanas. Ja. Un pēc tam arī risks ņemt tur man un citas aktierus. Tu jau viņi nezini, teiksim, tur no mūsu aktieriem, kas visur ir, tu apmēram zini, ko tu vari gaidīt. Ja. Šeit, reku viņš ir paņēmis, reku ir izvēlējušies, sākās filmēšana, beigās izrādās, ka tur pilnīgi viss garām ir. Ko atkal darīt? Atkal no jauna kaut ko sāk. Tas tāds baigais risks un diezgan liela uzņemšanās atzīstam gan priekš Juri. Es atļaušos teikt, ka šī filma, man liekas, tomēr ieiet tā latviešu kino vēsturē, jo viņi izlec tomēr ārā no pārējā kino. Izlec viennozīmīgi. Jā. Kas man visvairāk patīk šajā filmā, tā ir mūzika. Es domāju, ja nebūtu Paula, Kalniņa un viss tās vecās mūzikas, kas tur fonā ik pa brīdim skan, tur diezgan daudz no tās pievilcības, maz manās acīs, zustu. Kādu kino tu skaties ikdienā? Tu vispār skaties kino? Šobrīd es vairāk skatos krievu seriālus. Tie man fascinē, tur īpaši jādomā līdzi. Viņi tādi vairāk izklaides, jā. Bet man ļoti patīk Pacino. Manā ieskatā viens no pasaules vislabākajiem aktieriem, es domāju, no vecajiem. Al Pacino. Jā, Al Pacino, jā. Bet kā aktieris, manās acīs DiCaprio ir es pat negribētu teikt spējīgākais, bet kā viņš pārmiesojās visās tajās lomās, kur viņš ir bijis, gan Wall Street vilkā laikam bija, kur viņš... Viņam ir ļoti daudz un dažādas un katrā, jā, un tur viņš tā pārveidošanās, tieši aktierības ziņā viņš, man liekas, vislabākais pasaulē šobrīd, kas varētu būt, jā. Pacino vecais krabs, ja, tur vienalga, tu viņu ieraugi, tu jau esi sajūsmā. Viņš sevišķi, protams, neatklāšu nekādu Amerikas sievietes smaržu. Tā ir filma, ko jānoskatās, es domāju, katram. Kādas tev smaržas patīk? Sievietes? Zini, ka man kaut kādām īpašībām prasa, es vienmēr saku, ka es esmu daltoniķis. Vienkārši būtu kaut kāda tā ir taisnība? Jā. Bet es neesmu galīgais daltoniķis, es toņus neatšķiru. Es redzu, ka šī, piemēram, ir sarkans, tas ir zils. Ja, Zils? Zils tur būt nevar. Tur es tā kā piemēru minu. Ņemot vērā, ka man profesija saistīta ar tiesu apmeklēšanu, bija tāds ziemā vajadzēja iet uz tiesu, labi, ka es ieskrēju birojā, jo bija diezgan augsts, un es zem baltā krākla bija pavilts apakškrāklu. Jā. Un tagad ieeja birojā, man saka, kas tu idiots esi? Kas ir? Kāpēc tu esi zilu krāklu uzvilkt zem baltu? Es saku, kāds zilu? Viņš ir balts, viņš tas gaiši zils. Man tas bija balts, viens tonis. Tad paklau, tas ir diezgan paradoxāli, bet tu savu filmu krāsainu neesi redzējis. Vairāk melnbalti. Neesmu es kā suns. Kaut gan neviens ar sunu nav runājis, neviens tā arī nezinu, vai viņš tiešām ir daltoniķis vai nav. Starp citu, labākais bija gada sākumā, es izlasīju kaut kādā ziņās, ka Krievijā, tad, kad sākās viss tā pandēmija, stāvvietā lielveikala stāvvietā lācis esot uzbrucis cilvēkam. Un tad bija ekspertu paskaidrojumi, ka lāči viņiem ir kļuvuši garlaicīgi. Jo cilvēki tur ārā ne, un viņi ejot skatīties. Es domāju, bļāviens, bet kurš ar to lāci ir runājis? Ja, kurš psihologs? Ja, kāpēc tu atnāc, zini, veici bija forša, bet man tik garlaicīgi. Ja, tādi baigie paskaidrojumi. Tev ir kādreiz garlaicīgi? Tu zini, vispār man nav īstā garlaicīgi. Es daudz lasu grāmatas, šobrīd es pārlasu. Ko tu šobrīd lasi? Ko tu šobrīd pārlasi? Bulgāko Meistaru un Margaritu. Krievu valodā, protams, jo es diezgan labi, protams, ka viņi kā 3 ceturtdaļas pārzina, ja, un
Nu, tas ir pavisam kaut kas cits. Nu, es domāju, ka arī tur Šekspīra vai tur angļu rakstnieks lasīt angliski, nu, tā ir pavisam citu uzreiz izpratni tās grāmatas. Ja. Nu, es gan vienīgi no angliski Lasi ne tik labi kā krievu. Pālies tā diezgan fluently runāju. bet nu, vienīgā, ko es biju izlasījis, jo tur bija ļoti vienkārša valoda, tā bija 3 vīru laivā. Kādas valodas tu pārzini? Nu, krievu un latviešu. Krievu valoda ir tā, ka muzejos man laiž pa Krievijas iedzīvotāju maksas. Ja tur gradējās, ja tu esi ārzemnieks, tev ir dārgāk. Ja tu esi krievs, tad tev ir lētāk biļeti. Nu, Bet kā tas tā ir sagadījies, ka 3/4 krievs un tev ir arī tipisks tāds krievu vārds un uzvārds – Andris Daugaviņš. Tas Andrejs Daugaviņš. Andris. Jo mātu, nu, tā kā kristīt, nu, tad dot tos 2 vārdus. Es zinu, ka šī nav vienīgā balva, kur tu esi saņēmis savā dzīvē, varbūt vienīgā kino balva pagaidām. Es domāju, ka būs gan jau vēl daudz lomas un daudz balvas, bet kādas balvas vēl ir tavās mājās? Man ir diploms kā labākajam bundziniekam pionieru nometnē, tad, kad man bija laikam kaut kādi 10 gadi. Nu, tad, autosportā, tur ir tāda diploma. Pastāst par autosportu. Autosports, man liekas, tur tev ir visvairāk balvas. Jā, bet Latvijā ļoti daudziem ir balvas. Mums ir tāda nianses. Es domāju, ka latviešiem mēs pa jebko balvu pasniedzam. Nu, pat ja tev arī klasē tur 3 mašīnas, nu, vienalga, ka tev ir kauss. Protams, ir patīkami to visu saņemt. Jā, bet... Varbūt tu varētu paskaidrot cilvēkiem, kas tās par balvām, kādi tev ir tie tituli? Nosauc, lūdzu. Nu, balvas pārsvarā ir pa ieņemtajām piedestāla vietām, 1., 2., 3. Bet vienu gadu es biju Latvijas čempions klasē, Super 1600, cik es atceros. Jā. Tās ir šosejas sacensības? Tās ir autošosejas sacensības, jā, kur papli nesājās. Jā. Bet man viņa nav pat īsti svarīga, tāpēc, ka laikam tajā sezonā mēs bijām, pat nepilni 10 dalībnieki. Jā. Un man daudz svarīgāk, teiksim, man ir kauss pa 4. vietu. Bija tāds kādreiz golfa kauss. Atceros, gan? Jā, bet tajā sezonā mēs bijām pāri pa 100 dalībniekiem. Un to es priekš sevis vērtēju daudz augstāk, ka es esmu iegūst kopvērtējumā 4. vietu sezonas beigās. Ja. Pēc tam, ka tur pusi, ja ne pat vairāk, bija tiešām autosportisti, kas ir profesionāli. Nu, es profesionāls neesmu. Es neesmu ne profesionāls ne autosportā, ne kino, ne aktieru mākslā, nekur citur. Vienīgais, kur es esmu profesionāls, tas ir tur, kur es iegūju profesiju, juridiskā fakultāte. Ja, kaut gan es neesmu akadēmiskais jurists. Ko tas nozīmē? Kāds jurists var būt neakadēmisks? Tur redzi, ja man kaut kāda problēma vajag tur atrisināt, es tur vairāk eju uz mērķi. Ja? Un es varu uz vienas lapas to visu uzrakstīt. Akadēmiskie juristi, viņi tur ņem judikatūru, tur citātus, tur vēl kaut ko. Un viņiem tur sanāk daudz biezāks, tas prasīs pieteikums vai paskaidrums vēl kaut kas. Man uz vienas. Es vairāk strādāju uz mērķi. Bet paklausies, juristi vairāk saistās parasti ar tādiem rīkļu rāvējiem. Tas ir stereotips? Tas, protams, vispār ir stereotipa vesela kaudzes. Gan man, gan tev, gan jebkuram citam, jo mums tā sabiedrība vienkārši ir izveidojusies, ka visas sievietes ir mauks, visi politiķi zagļi, visi menti kukuļņēmēji, visi juristi, kā tu teici, lopi, vienalga kaut kas. Tā taču nav. Man ir gan ceļu policisti pazīstami, kas ir ļoti normāli un tiešām bez jebkādas kukuļošanas vai vēl kaut kas. Tāpat, es domāju, arī ar politiķiem. Ar kādām lietām tu strādā? Tu esi jurists? Es vairāk saistību tiesībām. Ko tas nozīmē tādā plašākā valodā? Parādu piedziņa un tur līguma apstrīdēšanas tādām. Es nestrādāju mantojumiem, cenšos nestrādāt ne ar darba tiesībām, ne ar laulību tiesībām, jo tur ir tur vairāk psihologam jābūt, tur baigi jāturās. Ja. Darba tiesības vispār ir tādas, viņas pat priekš juristi, viņas drusku neizdevīgas, ja, tāpēc, ka tur īpaši tur darba ļoti daudz ir, lai tu tur sarakstītu un iet kaut kur. Bet peļņa neliela. Iedomājies, ja cilvēkam tev tur neizmaksā algu, tur kaut kāds 200 latus vai 300, ja. Viņam vajag izcīnīt, lai samaksā. Tu izroc tādu bedri nenormālu, ko piepildu viņas ar papīriem, ja, jo kas mums prevalē? Mums prevalē noteikumi. Pārsvarā, diemžēl šobrīd, kas man besī. Nevienu vairs neinteresē.
mērķis un jēga, ja, bet interesē to, vai tu esi vai neesi ievērojis noteikumus. Ja. Nu, teiksim, ja tu... Likumu pāntu. Likumu pāntu, ja tu, piemēram, dzenies pakaļ zaglim, ja tu redz, ka tur izrauj somiņu vai tu noslep kaut ko, un tu viņu noķer puspilsētu izbraucot, un tu viņu esi noķēris. Un tagad atved, bet tev soda par to, ka tu esi 5 reizes pārbrauc pāri sarkanajām, par to, ka tu esi aizķēris Volvo, kaut kā, nu, vēl kaut ko esi izdarījis. Jā, tu esi noķēris, bet tas pēc būtības nevienu pat neinteresē vairāk. Interesē tas, kā tie noteikumi ir ievērot vai nav. Nu, tas mums vispār visapkārt šobrīd prevalē. Vai viss process ir bijis likumīgs? Jā. Ko tu man ieteikti darīt, ja es pie tevis vērstos? Nu, tagad ir atkal kārtējā pandēmija uznākusi. Un, kā labi zināms, tad māksliniekiem, ir sevišķi mūzikas pārstāvjiem, nu, ir grūti laiki. Nenotiek ne lieli koncerti, ne mazi koncerti, ne DJ seti. Ko man darīt, piemēram? Hori, tev jāpasauc Kariņš ir. Un jādod viņam šis jautājums, nevis man. Ja es būtu Kariņa vietā, nu, tad, protams, ka tu man to vaicātu, ko man darīt. Bet, ja es tev kā juristam jautāju, kādas man ir iespējas? Šitas, kā jurista, man vispār baigi patīk, ka man tā vaicā. Man radinieci vienreiz, tas bija neilgi pēc tam, ka nošāvās grūtups. Viņi saka, klausies, kāpēc grūtups nošāvās? Es saku, Inga, kā es varu zināt? Nu kā, tu taču esi jurists. Mēs esam pieraduši, ka juristi visu zina. Taisa mazāku koncertu. Nu, es nezinu, brauc pa taksi, kaut kā izdzīvo. Ir vēl viens variants, ko es domāju diezgan maz izmēģinu. Pēc būtības man nauda nav vajadzīga. Es domāju, ka tev arī nauda nav vajadzīga. Bet man vajag, lai man kāds nopērk paēst, lai man kāds ielēj degvielu. Ja? Nu, samaksā par dzīvokli. Samaksā par dzīvokli. Nu, es esmu gatavs strādāt pilnīgi pa velti. Bet, nu, lai man būtu nodrošināts... Sedziet manas izdevumus. Jā, tie mani iztiks minimumi, jo, nu, es neesmu alkatīgs uz mantu, jā, nu, man nevajag tur nenormāli dārgu un krutu, teiksim, mašīnu, jā, nu... Jo tev viņas ir daudz. Nu, nav man viņas ir daudz, man jaunākais automobīls, kas ir, viņš ir 2006. gada. Jā. Cik vispār tev mašīnas kolekcijā? Man liekas, ka 4. Vai tu vari nosaukt, kas tās ir pa mašīnām? Lai mēs uzreiz zinām uz ielas, ka tas ir jā, un lai zini, ja kāds man grib kaut ko atņemt, lai zinu, ko atņemt. Nu, uz ko pretendēt vismaz? Man ir Audi TT. Viens no pirmajiem. Dzeltens. Man ir Toyota FG Cruiser. Dzeltens. Ļoti zīmīga mašīna un grūti sajaukt ar kādu citu. Tad man ir speciāli diezgan pasen atjaunoju 140. kuzova Mercedes-Benz. Nu, tā saucamais 600. Nu, agrāk viņi visi, vienalga kāds motora tilpums, viņi sauc par 600. Nu, bandīta mašīna. Tāda. Lielā. Bet nu, es viņu, protams, ikdienā nebraukāju. Viņi man vienkārši patīk, tāpēc, ka viņi ir sava aura. Nu, tā, nu, ņemot vērā, ka gan tu, gan es esam dzīvojuši 90. Mēs zinām, kas tas ir. Jā. Vai tev ir arī zelta ķēde, ko tu velc, ka tu izbrauc? Es meklēju starp citu. Es biju kaut kādu atradis, bet tā bija kaut kāds tur kruzuļains. Nu, es mēģinu tur saģērbties un meklēju pareizās drēbes, jā, lai būtu. Jo man tur ir gan Kalašņikovs, nu, protams, ka replika, gan lodāmurs, gan gludeklis. Nu, var sakot, visu kompleksu. Beisbola noja? Jā. Granāta, inkasātora soma. Es beidzot sameklēju diplomātu veco, to, zintām, alumīniju pa vidu tam. Jā, maliņā. Un tur es vācu, es gribu tur savākt $1 miljonu veco. Tā kā es esmu Krievijā kādreiz aizbraucu, nu tad es pērku viņiem tur maksā laikam €1 tā paciņa, 10 000 un tās paciņas. Es gribu savākt, lai man diplomātā stāv tur tas miljoniņš. Labi, tā, 3 automašīnas, tu teici vismaz 4. 21. Volga. Un es esmu redzējis, ka tu brauc ar vēl vienu auto, ar mikroautobusiņu Latviju. Nu, tā nav mana mašīna, tā ir man drauga mašīna, jā, bet mēs tur kādreiz kopā... Labāk 100 draugi nekā 100 rubļi. Labāk 100 draugi, 100 mašīnā, tad tev pašam nevajag neko. Jā. Un tas arī ir, jā. Tā arī ir kaut kāda episka mašīna, jā? Nu, tā ir episka, slavena ar to, ka mēs ar viņu aizbraucām līdz Vladivostokai no Rīgas. Un krāsa, protams. Teiksim, uz viņas valsts svētkos karogas mēs nekarinām, tāpēc, ka viņi pat ir sarkana, baltsarkana. Lieliski. Līdz Vladivostokai. Kāpēc, kāda ideja? Kāpēc uz Vladivostoku jābrauc? Ideja bija tāda, ka tas bija tāds
vēsturisks brauciens, jo 30 vai 40 gadu iepriekš, tikko tās Latvijas sāk ražot, bija jau tāds brauciens vēl padomju laikā līdz Vladivostokai, nu tad viņš tika atkārtots par godu tam braucienam. Tu vispār daudz ceļo, bieži? Agrāk, kad es bankā strādāju, mēs diezgan bieži, man baigi patika lidot, es vēl ar tēvu, ka mēs lidojām uz Krieviju tirgot tulpes, un tam mēs visiem tiem zārkiem, tajā AN-24 lidojumā pārsēšanām, es biju baigā kaifā. Es vēl, kā tagad atceros, bija tas AN-24, kuram durvis vēl bišķi vaļā bija. Viņš tā diezgan ātri lidmašīna nebija, jā, bet... Lēnā garā, lēnām un droši. Es biju baigā kaifā, un tad es nokļuvu bankā, kad strādāju, kad es lidoju uz to Maskavu, es divreiz pēc kārtas iekļuvu negaisā. Kopš tā brīža man aizvērās cieta. Nu, bankā, ja strādā, tad tas ir viens vienīgs atkal tev stereotips, ja? Līdz atkal jūs te baņķieri. Nu, vienīgais, ko es zinu par banku, tur ir pilns ar naudu. Tā nav. Jā, kas tad tur ir? Tikai tie cipariņi, elektroniski datori? Nu, tagad mums vispār jau nauda tikai un vienīgi kaut kādu virtuālo kontos kaut kur tur. Nē, nu gan jau, protams, ir, es jokoju. Mājās. Mājās. Nu, nezinu, tas arī man bija piedzīvojums, arī faktiski tāpat kā ar filmu, jo nekad nebija domājis, ka es tur strādāšu. Banka, jurists. Kāpēc tu izdomāji kļūt par juristu? Godīgi runājot, kas īsti nav pareizi teikt, līdz ar to visu prezumēju, ka es runāju arī negodīgi, ja? Bet es biju diezgan tāds inerts skolas laikā. Nu, man nebija tā, ka man ir mērķis kaut ko konkrētu. Man pilnīgi pofīgi, ko vai lidotājs, vai sētnieks, vai es nezinu, zagls, jā, tur kriminālais, tur kaut kāds Kriminālā ekscelence. Seifi lauzējs un, nu, tāda noteiktais mērķis. Zin kā arī tajos Krievu laikos tur diezgan mums bija tur. Pa straumu varēja laist. Nu, faktiski jā, pa straumu. Nu, plus vēl tur dzeršanas un kas tur vēl, tur galā Rīgas 3. vidusskola. Nu. Balīts. Un skolu pabeidzot, labi, iešu uz juristiem. Kas man ietekmē tieši par to jurisprudenci, tas, nu, pirmkārt, es esmu vairāk nevis tehnisko, bet eksakto zinātņu tāds cienītājs vairāk. Un, lai tas nebūtu jocīgi, cik man ietekmē filmas. Kas bija tas liktenīgais? Amerikā, kur vai no advokāti vai prokurori, kur viņi uzstājoties pārliecina. Rektu sēž zvērināti, ja? Ar savu runu. Kas ir tagad, jā, tur nav tā, ka noteikums ir tāds, ja? Bet viņš runā tur pat punkts prim tā trešais. cilvēka psiholoģija atrod kaut kādas pretrunas un vēl, ja? Un tad beigās vai viņš attaisno, nu, diemžēl var sanākt, ka viņš attaisno arī slepkavu, ja? Bet, nu, tā pārliecināšana, spēja, viss tā izmantošana, ja? Nu, tas man baigi patīk. Orators. Nu, ne tik daudz kā pat oratoru mākslu, bet, nu, izmantojot to visu, ja? Kā tu spēji pārliecināt, kā tu spēji atrast kaut ko, nians. Tur bija portfelītis nomests. Izrādās, tāpēc tas portfels nevarēja būt tur, jo viens redzēja, ka viņš ir tur, un tas ir tas, kāpēc. Nu, piemēram, tajā filmā Rīza Vinterspūna, kur viņa bija studente, gudrā blondīna. Jā. Bija tāda, un kur viņa atmaskoja to liecinieci meitu, ka viņa melo, tāpēc, ka viņa gāja dušā pēc tam, kad ir uzlikusi ilgviļņus. Un tā sievietes nedrīkst iet dušā. Un reku, tāpēc tu melo, viņa bļāviens tiešām es samaloju. Ar to, ka tur vispārējie apstākļi bija pilnīgi viennozīmīgi tai meitenei pa labi, ja? Tas uzreiz viss sagrūp. Tad mēs varētu teikt, ka tu kļuvi par juristu pateicoties gudrajām blondīnēm. Labi skan vispār, jā. Nu, gudra blondīna jau vien. Es viņu minēju vienkārši kā piemēru, bet, nu, protams, laikam ritot. Tu iespaidojies no kino? Es aplauzos, jo pie mums tas tā nav. Nu, mums arī nav precedenta tiesības, mums ir romiešu tiesības tur pamatām. Tas pavisam savādāk. Bet tas viens no argumentiem. Bet kaut kas jau bija jāiegūst augstākā izglītība. Nu, vienkārši gribējās to visu izdarīt. Bet tam es to izdarīju pēc armijas. Nevis armijas laikā, bet pēc armijas. No armijas laikā grūti kļūt par juristu, drīzāk par kaut ko citu. Kas tu biji armijā? Kāda bija tava specializācija? Armijā es biju pretgaisa aizsardzības speciālists. Es biju kapteiņa amatā. Es sēdēju lielā būdā, kam bija tāds liela figņa. Lokators. Lokators, jā, kas griezās, meklēja ienaidnieku lidmašīnas, un tad raķetes šāva pa tām lidmašīnām. Bet, nu, daudz man, protams, pārmeti sevišķi draugi, ka man nebija tīra sirdsapziņa, tāpēc, ka es no armijas atnācu ar vienu tādu platu lenti. Nu, tas nozīmē vecākais seržants, jā, jo
Ja tev ir tīri uzpleči, tad tev ir tīri sirdsapziņa. Ja tev tie uzpleči nav tīri, tad tur kaut kas ir virsū, tad tās tīrās sirdsapziņas nav. Nu, tā gluži nav, bet man liekas, ka latvieši vispār viņi tā diezgan izpildīgi ir. Nu, es zinu, ka viņi arī daudz kotējās. Nu, diemžēl mums tie latviešu strelnieki arī to revolūciju visiem pa nelaimi izglāba. Ja? Jā, palīdzēja, lai pēc tam vēlāk atnāk un mūs aizsūta uz Sibīriju. Uz tavām dzimtajām vietām. Starp citu, Tas nav dzimtās vietas. Man dzimtā vieta, mana māte ir no Maskavas. Kaut gan Maskava un Krievija, tās ir divas, kā paši Krievi saka, tās ir divas dažādas dažādības. Pareizāk sakot, to saka Odesā, dvie razные разницы. Tā kā... Tad maskavietis ar Maskavas saknēm dzīvo Rīgā. Tu esi dzimis un uzaudzis Rīgā? Jā, protams. Man tēvs aizbrauc kādreiz uz Maskavu, tur man māma iepazinās, atved uz Rīgu. Nu, diezgan parastais stāsts, diemžēl, tajam laikam. Kāpēc, diemžēl? Kolosāli, pasties, kāds tu esi sanācis talantīgs. Ne, ir forši, ka tās tautas savijās. Jo es tad, to zinu. Kā minimums, skaistākas sievietes ir. Nu, es domāju, ka Latvijai ir ļoti skaistas sievietes, un arī pateicoties tam, ka mums bija poļi, leiši, zviedri, krievi, tur kas tik mums nav gājuši pāri. Vācieši. Jā, nu apskaties uz tām tautām, kur tīri ģeogrāfiski cits tautas nevar tikt iekšā. Ja Ķīna? Kādi viņi ir, tādi viņi ir, ja, un tur nekā nav tās sublimācijas, kas drusku izmaina un padara smukāku. Ja es tev kā juristam pajautātu, Latvija ir tiesiska valsts? Protams, nu kā es varu teikt, ka pretiesiska. Dabīgi, ka viņi ir tiesiska. Pat pa daudz šobrīd, man liekas. Pārspīlēt. Un pārspīlēt, jā, tas arī, kas man ļoti nepatīk, mēs nenormāli pārplēšam savu dibenu uz visu noteikumu ievērošanu, ieviešanu un tā tālāk. Teiksim, tad, kad ievies smēķēšanas aizliegumu Eiropas Savienību, no mums uzreiz pa strikto. Hlebīs, visu. Tu aizbrauc uz to pašu Briseli, kur blakus kvartālā ir tā lielā ēka, kur pieņem to lēmumu, skaties, viss tāpat pīpē. Ja? Nu, kaut gan es arī pats smēķēju, bet man tiešām es labāk paiet kaut kur nost, cilvēkam, kas nesmēķē, lai netraucē. Bet nevis tik strikti, tur ne un viss. Ja? Nu, tāpat arī, kas šobrīd notiek, kad to naudas atmazgāšanas, arī, ko mums amerikāņi pateica, tur, jūs atmazgājat naudu? Jūs atmazgājat. Atmazgājam. Pofīgi kaut ko tur šitā notiņa. Konstatē, kur neskaidra nauda, nafig. Nevis noskaidrot, kas un kā, uzreiz noziedzīgi iegūt. Un tad tā nauda stāv ilgi un dikti, kamēr tur izmeklē, ja tie nabaga menti, viņiem arī citi nav ko darīt. Pateikts kontrols dienas, ka jā, viņi noziedzīgi, viņiem tās lietas jāizmeklē. To viņi izmeklē ilgi un dikti. Ja. Beigās izrādīsies, varbūt, ka viņi nav noziedzīgi iegūti. Ja. Tāpat, kas mūsu bankās, kas tagad visiem te... arī to naudas atmazgāšanas noteikumu. Runā droši skaļāk. Tu pārskaiti, to prasa, no kurienes, kas? Tas, ka es esmu pārskaitījis no citas Latvijas bankas, kur viņi stāvējas ilgi un dikti, tas pie kājas. Ja? Bet, noteikumi tādi. Es jau arī tās bankas ļoti labi saprotu. Viņiem tādi groži ir uzlikti un uzlikti. Ja? Bet, konts atvērt nevar, jo tu nevar norādīt tur patiesā labuma guvējas kaut kāds vai vēl kaut kas, tā kā man tur administrātora darbība, pa ko es negribu runāt. Tu teici, Latvija ir tiesiska valsts. Labi, Latvija ir tiesiska valsts. Zoltūdas traģēdija. Notiesāts viens cilvēks. Afēra ar Škodas autobusiem un trolejbusiem un vēl kaut ko. Interpols atbrauc, saka tā, domē noslēgt līgumu, atkati tur naudas atmaks un tā tālāk. Neviens nesēž cietumā. Un mūsu dārgais bijušais mērs Briselē. Tu saki tiesiska valsts, kur te cilvēki no malas skatās un saka, kāda tiesiska valsts? Pierādīšana, izmeklēšana, tas arī ietilps tiesiskas valsts pamatnostādnēs. Ja? Tagad es teikšu, tu runā kā jurists. Kā savādāk, kā tu gribi, lai es runāju. Loģiski, bet atkal es negribu gānīties par to, ka visi slikti. Ja? Neatklāšu nekādu Ameriku. Diemžēl tā ir tā sistēma, kas izveidojusies 90. gadu sākumā, tikko mēs pārņēmām. Mēs esam tādi postpadomi joprojām, guberņi. Faktiski, jā, mums tā domāšana vēl tomēr ir palikusi tāda. Jā. Guberņi. Vairāk palikusi. Īpaši daudz izlausties nevar. Vispār man liekas, ka politiķis, tai ir jābūt profesijai. Kur tev ir jāmācās. Jā? Tā kā visās valstīs
iepriekš, tur ir gadsimtiem, viss tas ir iesakņojies. Ja. Līdz 90. gadam mums politiķi kā tāda, neviens nemācīja īsti. Jā, protams, ka bija partijas nomenklatūra un tā tālāk. Jā. Un tad 90. gados pēkšņi mums gan bārmeņi, gan dziedāšanas skolotāji, gan fiziķi kļuva tur par banku prezidentiem. Basketbolisti. Jā, un pa vēl kaut ko. Protams, ka tā grība uzcelt kaut ko jaunu, visticamāk, ka ir. Bet tās spējas, es domāju, ka viņas vienkārši tika pārvērtātas. Ja. Un, kad ja tev pirms tam nekas nebija, teiksim, ja tu dzīvo tikai un vienīgi no dzeram naudām, tur kā bārmenis vai oficiants, ja. Līdz ar to tev tā domāšana tomēr gāja uz priekšu. Ja. Un lēnā garā tev arī viss tā sistēma, tu tādu pat neapzināti pieļauj. Ka gan domāju, ka nē, ka noteikti kaut kāds apzinātisms tomēr ir bijis. Ja. Ka to sistēmu arī ar visiem atskatiem un vispār, jo tu viņi esi izveidojis. Tagad ar viņu, es teiktu, mēģina kaut kādā veidā cīnīties. Ja. Bet tas ir tāpat kā māja, ja viņi drusku sāk gāzelēties vai bruk kopā, tu nevari vienkārši vienu sienu atstutēt. Īstenībā viņi tev jānojauc. Nevar būt tā, ka mēs ar tevi, un vēl ko mēs te parasti, ka tur sēžam, tur iedzeram un runājam, spriedelējam, esam tie gudrie, ka mēs visu to saprotam, ka mēs zinām, kā darīt, un tie, kas to dara, ka viņi to nesaprot. Tā tam it kā, man liekas, ka nevajadzētu būt. Jā. Kaut kas nedabisks. Kaut kas drusku, jā, nedabisks, bet kas tieši mūsu, un es domāju, ka tas ir mūsu politiķiem vairāk. Man krīt uz nerviem, kad viņi runā, klausās, viņi tev izskaidros stundām, kāpēc ir tā, kā ir, bet viņi nepateiks, ko darīt, ko es kaut vai izdarīšu, lai tā nebūtu. Jā, viņi tev izskaidros. Tur ir tāpēc, ka mums tur ir regula, tāpēc, ka tur tas noteikums, tāpēc, ka tur tas. Bet, teiksim, politikā šitā es izdarīšu. Nosacīt, es paņemšu rītdien, un jebkurai valsts iestādēs, man pie kājas, ar 50% no darbiniekiem lūdzu, ierēģiem atlaižiet. Nevis atlaiž, bet kaut vai noņemiet nost. Jā. Un tagad visi ierēģi mūs klausās un skatās. Lai brauc, jāsāk strādāt. Kā strādāt Latgali tukša, audzē gurķis, ceļš pandēmijas laika, tu pats saki, kā man izdzīvot. Ja. Audzē gurķis, nopēc sēklas, kaut vai marihuānu, ko sen jau vajadzēja legalizēt, tāpat kā prostitūcija. Ja, prostitūcija. Jā. Viņi galta beigās, lai cik tā pa pusē. Viņi saglabā ģimeni. Jo, ja piemēram, tu kaut ko tur sastrīdies, vēl kaut ko, tevi cits tur pilnīgs liks noskaņojums, tu brauc uz darbu, un tu dusmīgs, es līdz tev cietīs tavs biznesa, tie darbinieki, kur ne pie kā nav vainīgi, ja? Un tad pēkšņi tu iebrauc prieku mājā un atslābi. Un jau vairs tā problēma, kas ir bijusi, nav īstenībā tik smaga, man jau ir tās, atvieglojums. Fiziskais apmierinājums rāda arī kaut kādu morālu apmierinājumu. Galā no tā iegūsim nodokļus, spēsim to kontrolēt, viss būs caurspīdīgs. Arī tāpat par korupciju uzliekam visur kases aparātus. Ja kāds atnes kukuli, izcitam uzreiz kasē. Visi zina, nav tev tur jātaisa izmeklēšanas. Lūk, Adolfs Japcik Miziņ ir kukuļdevējs. Visi viņi saka, jā, es esmu nolicis tādu kotletu, man vajag to. Protams, ka ļoti daudziem mentiem nebūs ko darīt, jo, ko tad izmeklēsim, viss tas ir zināms. Jā. Bet atgriežoties pie nopietnām lietām, kā mans pieminētā jau Zoltūdas traģēdija, tiešām tā ir, ka viens cilvēks ir vainīgs pie visām tām traģēdijām. To gan tiesneši, man liekas, ka tas vispār ir pirmais gadījums, kad tiesneši skaidro savu spriedumu, kāpēc viņi pieņem. Jo, protams, tas notikums ir tāds. Priekš Latvijas globāls. Viņš priekš cilvēkiem globāls ir ceļš. Neesam mēs īpaši lieli, arī mūsu tā Rīga nav tomēr tik liela, ja? Nav tur Maskava vai tur Šanhai miljoniem pilsētu, daudz skar, jā. Un visticamāk, tā pierādījuma bāze ir ļoti, ļoti čābiska. Arī tā izmeklēšana veiktā. Es neesmu, protams, ka lietas kursā, es varu tikai un vienīgi gudrs priedelēt, kā krēsla eksperts, jā. Bet es domāju, ka tas ir tas iemesls, kāpēc tikai viena. Jo tad būs pārsūdzība, noteikti būs Eiropas tiesa, atkal noteikumu ievērošana. Tāpat, ko es teicu. Jā.
Nu jau pie kājas, ja tur vainīgs vai nevainīgs, vai tu spēji pierādīt viņu vainu, vai tu nespēji pierādīt viņu vainu. Bet kopumā tu saproti, ka daudz cilvēku skatās uz tieslietu sistēmu. Es runāju par parasto tautu, kur neko daudz nezinu no juridiskajām lietām un domā, nu kā tā, zog. Visi zina, visi saprot. Arī nav jau cilvēki pilnīgi muļķi. Un nevienu netiesā. Ja tiesā, tad viņš veikli tā atpērkās. Ja neatpērkās, tad nonāk Briselē. Kā tā? Kam man vēl jautāt? Tu esi jurists. Ko tad? Tu visu zini, bet tā mums tā cīņa pašām sakām. Mums jau vajadzētu tos iemeslus vienkārši norubīt. Saprot, mums jau kā mēs norubījam tos iemeslus? Kā? Pašam ir jāizmainās. Pašam jau cilvēks vajag īsti. Jā. Kur ņemt tos īstos cilvēkus? Runājot paši par sevi, pilnīgi noteikti man nav svarīgs ienākums. Es neiešu kaut ko darīt tikai tāpēc, lai nopelnītu daudz naudas, lai es tur varētu nopirkt krietni labāku mašīnu vai braukt tur ceļojumos. Jo tev jau ir 4 gala beigās. 4 vecas mašīnas, es tev ļoti lūdzu. Bet citiem nav neviena. Citiem nav neviena, jā. Un pēc tam, kas ir iegūts, es nezinu, 20 gadu laikā. Man tas neinteresē. Man vienīgā vajadzība, lai es spētu apmierināt savas ikdienas vajadzības. Vairāk man nevajag. Un tad es darītu to, ko es gribu izdarīt. Ja? Es tiešām gribu samazinātos. Es gribu izslēgt to vidus slāni. Protams, ka nodokļus jāmaksā. Protams, ka jebkurš ir gatavs tos maksāt. Ja? Bet es domāju, ka man ļoti daudz piekritīs. Ja? Mēs neesam gatavi, ka lauvas tiesu no tās naudas saņem nevis mana māte, tava māte, pensionārs, ugunsdzēsējs vai vēl kaut kas. Ja? Bet viņi pazūd tajā sadalas mehānismā visā. Ja? To es gribētu no tā tikt vaļā vai vismaz samazināt vai kaut ko mēģināt izdarīt. Tas ļaunums ir tie ierēģi mums. Tas ierēdniecības aparāts. Tas aparāts, visa tā sistēma, kas to ir uzbūvējusi. Jo tu ir daudz teikuši un daudzi pētījuši, ka mums tur tas ierēdniecības aparāts ir krietni lielāks nekā tur tajā pašā Zviedrijā, Igaunijā vēl kaut kur. Ja? Arī, teiksim, manā darbā saistoties, es aizēju uz tiesu, es esmu vienā pusē, tur atnāk, teiksim, no valsts ieņēmuma dienas, viņus tur ir 3 man sēž pretī. Kontrolas dienestam. Tāpēc, ka 3 darbinieki, kuriem es pats ar citu arī naudu maksāju no saviem nodokļiem, kur tiek algot, viņus tur 3 sēž. Droši vien, ka tāpēc, ka tur ir 3 departamenti, ka šī jautājuma izskatīšanā ir iesaistīti, un katrs no viņiem atbild par kaut ko savu, ka es uzdodu jautājumu, tad viņi sāk rakāties tur pa papīru. Bet viņus ir 3. Tāpat arī visur citur. Tas pats vēl uz valsts ieņēmuma dienas. Tur vesela kaudze. Agrāk tur bija kāds, man liekas, vienu reizi mani pārbaudījuši. Es aizvinu, man 3 olmas. Tagad es pieļauju, ka kaut kas mainījies, ka viņi mazāk. 3 olmas, kas raksta. Es nezinu, no kurienes viņi to kopapīru dabūja. Tas, man liekas, tāds arhaisms. Es pat nezinu, kurā armijas noliktavā NZ viņi to bija izrakuši. Tagad, laikam, tā nav. Viņiem vajag ir. Jā, bet tas ir pa daudz. Kāpēc uz to visu tērēt? Ko mēs uzbāžamies tam nabaga omām, kas kaut ko tirgo ceļmalās, tiem autoservisiem, vesela kauze. Es domāju, ka katrā nozarē, ja, mēs viņus pārbaudam, ir vesels resurss tērēts cilvēkiem un uz laiku, ir ņemts autobus, lai brauktu naktī, tur, cik es zinu, tajā nakts tirgu arī kaut ko pārbauda, viņi visi brauc, viņi pārbauda. Klausies, es neesmu redzējis, cik mani paziņas, nav tie privātie servisi, kas būtu nenormāli stāvs bagāti, kas būtu mētātos ar naudu, ja, kaut ko tādu. Viņi īstenībā izdzīvo, un pat ja viņi kaut ko dara atkal neatbilstoši noteikumiem, ja, kāpēc viņus par to drāst? Maķiņķenu, viņi tagad man kāds noteikti no ierēģiem un no politiķiem, ka tā ir ēna ekonomikas, tur kaut kāda daļa. Un kā daudz viņš tā var runāt? Jā, un atkal ar tiem pašiem tur arī stereotipiem, ja, bet es pat pieļauju, ka kāds ir pārēķinājis. Tu spētu izrēķināt ēna ekonomikas daļu, teiksim, tiem mazajiem servisiem, ko viņi tur ņemot tur skaidrā naudā, neizsniedzot tur kvīts vai kaut ko darīt, kādu viņi ļaunumu nodara. Man liekas, ka nekādu tādu īpašo daļu, kura vajadzētu tērēt tādu resursu, tas ir lielgabala šaušana pa zvirbuļiem. Arī to neizdarīt. Tāpat mēs jau dzīvojam diezgan mazā valstī, mēs viens otru pazīstam, viens otru zinām. Īstenībā mēs zinām, kas ir noticis pirms vēl tas ir parādījies presē vai
kārtējā Vai kad drīz jau izmeklēšanas būs? komisija kaut Drīz ko ir būs. izmeklējusi. Ja, piemēram, Latvijas Energo lietā, kurš ir nozāts 3 miljonus. Nezinu, viņi tagad ir beiguši darbu vai nav. Man liekas, ka nākamajā dienā jau zināja. Principā jau pilsētnieki, kurš ir iesūts nāsīs. Ja. Nu, Bet pierādīt neko nevar. vai arī ilgi pierādām, ka viss strādājums. Un visiem jau aizmirstās par to laiku. Jā, nu, protams, Nāk cits nepatikšanas kaut stāsts, kāda fīga. Jā, nu, aizmirstās. tu bija Zolitū, tad pēkšņi viss tas, tad tur vēl tas, nu, jau aizmirst, viss nogulsnējās. Tagad ir Covid dienas kārtībā. Ko tu domā par visu šo pandēmiju, par visiem tiem ierobežojumiem? Es ieeju supermarketā nopirkt ģimenei pārtiku, un tad es izdzirdu, ka obligāta maskas lietošana, un ja jūs nepareizi lietosiet to masku, tad jūs neapkalpos. Tas man drusceņ tā, kas tas ir, tā kaut kāda tirānija. Baļu sajūta cilvēkiem ir iezvests pilnīgi noteikti. Tu zini, es esmu fatālists, man gudīgi runājot pofīgi būtu. Nu, stūbi tā teikt, ko tas idiots tur dirš. Viss viņam pofīgi. Viņam nav neviens, jā, viss viņam pofīgi, viņam nav neviens radinieks vai tūs draugs tur mīris no Covid, kurš nav elpojis. Nu, jā, ok, es jau tagad visu tās būmas varu pār galvu saņemt. Bet gudīgi, man patiešām pie kājas, jā. Jo agrāk druski, lai cik tas nebūtu tīzli izskanējis, nu, vēl gadsimtu atpakaļ, nu, pasauli ik pa brīdim attīrījās, jo bija kari. Daudz cilvēku mīra, atbrīvojās telpas, tur atkal grīma un cēlās ekonomikas. Tagad tā nav, tagad mēs esam pārapdzīvoti. Nu, bet tas, protams, nav tas iemesls, bet tu zini, man liekas, ka es neesmu to atkal kaut kādu sazvērestības teoriju tur piekritējis, kaut kur pilnīgi pieļauju, ka tur taisnība vai nu pilnā mērā vai kaut kā daļēji noteikti arī ir. Bet es viņu gribu atkal to pašu gripu salīdzināt. Ja? Nu, bet kāpēc mūs biedē? Kāpēc mūs biedē? Tā nav tāda... Es pieļauju, ka ja tagad visi riktīgi saslims un visiem būs slikti, nebūs kaut kādā vieglā formā, vienkārši nebūs vietas slimnīcās, nebūs tie elpošanas aparāti. Nu, skaidrs, ka, acīm redzot, tas COVID, es atkal neesmu mediķis, es nezinu, bet acīm redzot, tas Covid ir tāds, kas nav... Pirmkārt, nav tās vakcīnas, ja, ka tu vari vakcinēties kā ar gripu, bet gripas laikā tev tur neliek pie elpošanas aparātiem, plaušu elpināšana. Mums viņi nav tik daudz, jo mums tie plaušu elpināšanas, cik mēs esam 2 miljoni iedzīvotāji. Nu, ja mums slimnīcās 2 miljoni elpināšanas aparāti, kas stāvētu, nu, tad nekāds ierobežojums īsti ievies nevajadzētu. Reku, tu saslimst, ja ir tik smagi, tev pieslēdz. Nebūtu tā kā Itālijā, kur bija tā izvēle, ja, vai jauno vai veco. Kaut gan, ja man būtu 80 gadi, es pat gribētu, lai man aplaiž, jo tā, tu zini, ko es tiešām negribu sagaidīt, kļūt atkarīgam no citiem, no bērniem, no ģimenes locekļiem, ka tu pats jau pateikt nevari, ka tu tur čurā pie kājas pacelšanas, tā eksistence kaut gan, es esmu dzirdējis, ka tieši tajā brīdī dzīvot baigi gribās, it kā ar vien vairāk un vairāk. Dzīvosim, redzēsim. Dzīvosim, redzēsim, jā. Es vairāk tādā aspektā par to pandēmiju, ka ir tā biedēšana, vai tā biedēšana nav nākamais solis, nav diktatūra, jo mēs ar tevi esam piedzīvojuši, piemēram, atgriežoties vēsturē. Mēs kādreiz dzīvojām Padomju Savienībā. Mums stāstīja, ka mēs dzīvojam demokrātijā, un tur, kur ir kapitālisms, tur izmanto nežēlīgi cilvēkus. Tagad pagāja laiks, nomainījās iekārta. Tagad mēs dzīvojam kapitālismā, mums atkal saka, ka mēs dzīvojam demokrātijā, un Ķīnā, tur, kur ir sociālisms, un nosauksim to par komunistisku valsti, ka tur izmanto cilvēkus, pārkāp cilvēku tiesības un tā tālāk, tā joprojām. Kā cilvēkam vispār saprast? Tas tāpat kā ziņu kanālā. Tu paskaties vienā televīzijas kanālā, tur saka, ka armija cīnās ar teroristiem, tu pasties nākamajā kanālā, tur atkal teroristi ir tie, kas ir armija, un kā? Nevar saprast neko. Kā saprast? Es pēc dziļākās būtības esmu rojālists vairāk. Tu zini, es esmu vairāk diktatūras piekritējis. Un vienīgi iemeslu dēļ, es zinu to vienu, kam atnākt un iespert. Nevis ir kāds atbildīgs. Jā. Nevis vesela kaudze, kas rādīs viens uz otru, un beigās tu pat nezinās. Tā kolektīvā bezatbildība. Jo tie termini, tā politiskā atbildība un tas pārējais, tāds bullshits, jā, neizprotams vienkārši. Arī
Protams, ka ļoti slikti tas Baltkrievija Lukašenko, kas tur ar visām tām nežēlībām nodarbojas un tā tālāk. Kur ir tas zelta vidusceļš? Konstitucionālā monarhija. Konstitucionālā monarhija. Paskaidros, lūdzu, latviešu valodā. Briti. Labi, tur arī tur tā karaliene, viņai tur tāds, tā kā arī mūsu prezidentam, viņš ir tāds vairāk simbols. Vairāk simbols, jā. Bet mūsu prezidents nav īpašs simbols. Atšķirībā no karalienes. Es gribētu kļūt par Latvijas prezidentu. Nākamais solis. Par simbolu? Nē. Oskars Kristaps es tev jau gribētu, bet man gribētu tos nosacījumus, lai tās pilnvaras būtu krietni lielākas. Lai būtu veto tiesības, lai būtu atkal, kā es esmu pateicis. Pareizi, nepareizi. Pirmkārt, pilnīgi noteikti, tas ir tas, ko nedara šobrīd, kaut gan saka, ka dara, nekonsultējās. Teiksim, kokrūpniecība, mašīnu būvu un tā tālāk, vesels kaudzes nozares, kas ir. Ja es būtu, teiksim, es uzklausītu uzņēmējus, pēc tam latviešu, pārsvarā latviešu. Protams, ir svarīgs arī ārvalstu. Nosauksim vietējos. Vietējos uzņēmējus. Kā jūs gribat, lai būtu? Gan par nodokļu politiku, gan par pārējo. Saka, mēs gribam būt tā. Kā prezidents saka, tā, būs tā. Jūs paši esat to izvēlējušies, jūs paši par to esat nobalsojuši, ka tas ir 51%. Arī pilnīgi pa visām pārējām nozarēm. Es uzklausīšu visu, protams, ka neesmu speciālists visās jomās. Jā. Protams, ka man vajag konsultāciju, bet tad pārlieciniet mani. Vienkārši izstāstīt, kāpēc tieši tā jādara. Un es to ņemšu vērā jūsu gribu. Šobrīd tā griba netiek ievērota. Mums tiek stāstīt, jā, mēs rūpējamies par jums, jo tur nākotnē, teiksim, tur kaut kāds kādreiz. Jā, jūs taču idioti nesaprotat. Mēs taču saprotam. To, ka jūs tagad vēlaties, tas ir jūsu šobrīdējā merkantīlā vēlme kaut kāda, ja? Vai vēl kaut kāda, bet jūs neskaties uz to nākotni, kā tur tas būs viss. Tas man atgādina veloceliņus Čakielas, ne? Ui, tas ir... Pasaka. Smieklīgākais ir tas, ka, cik es esmu runājis, paši velobraucēji, pa Čakielas vēl nezinu, ja, bet, kur Dzirnavielā uztaisi, mēs nebraucam pa viņiem, tāpēc, ka pirmkārt tur ir bīstam. Es esmu velobraucējs, piemēram. Es braucu pa ietvi, tur ir flīzes, un kad līst lietus, tur nav slapš. Jā, un tev ir daudz drošāk pa to braukt, nekā braukt tur. Konkurēt ar trolejbus vai autobusu. Jā, un tas idiotisms, kā viņi to taisa? Piemēram, ir viena konkrēta vieta, ir tas viadukts, Dzirnavielas viadukts, dzelzceļš. Saprat, jā. Tur ir tāds grabām pusēm, ir ļoti plati tie gājēji ceļi. Arkas tāds, jā. Arkas. Kāpēc gar vienu pusi tas veloceliņš ir izvilkts ar to gājēju, a pa otru pusi nē? Pilnīgi vienādas. Ja? Es cenšos izvairīties tieši no tās vietas braukt, tāpēc, ka man visi ārā tie sastrēgumi. Ja? Pēc tam, cīnoties, teiksim, par tiem veselīgo dzīvesveidu, velosipēds neražo izplūdus, kaut kāds toksiskos atkritumus, viņš ir ļoti labs. Bet, ja es stāvu savu mašīnu ilgi un dīkti pie tā luksofora, ja, es nerunāju par satiksmes uzlabošanu, es ceru, ka Timrots kļūs par revolucionāru. Rīgas, iedod. Ja, galā to var atrisināt nedārgiem, vienkāršiem līdzekļiem, vismaz daļai atvieglot to visu. Ja, šobrīd varbūt tas tiek darīts. Ja. Te paši, tas čaki, tas ir murks. Manā ieskatā, es nezinu, kā riteņbraucējs. Vai uztaisam to Baroni ielu, kas sākās no VF tilta, aiziet līdz pat Daugavai, brīvām vispār no autiņiem. Lai brauc tramvajs viens pats, viņš tāpat nevar ne pa labi, ne pa kreisi pēc savas vēlmes vienīgi iemačīt. Ja? Un līdz teiga gāja, un tu kā riteņbraucējs, ja tev jānokļūst Daugavas otrā krastā, tev obligāti, pat ja tu dzīvo, teiksim, Vārnielā, ja? Tu aizbrauks līdz Baroni ielai un pa viņu taisni, droši, neapdraudot tur citus cilvēkus, nebūtu apdraudētam no tā paša transporta, brauc pa turieni. Kas tas fucking pa eksperimentu, kurš par tam naudu maksā? Tagad, kad, tās naudas... It kā mūsu nauda, ja? Mēs taču nodokļus mēs it kā maksājam. Pie kam autovadītāji maksā nodokļus, lai viņiem uztaisītu tādu ielu, pa kur viņi paši nevar braukt. Tas nav dīvaini. Es tikko arī, es tagad braucu pa Čakielu, un tā kā es ikdienā pēdējā laikā nebraucu pa Čakielu, es biju aizmirsis. Un tagad, kā tumšs ir, un es braucu, man jānogurīžās Dzirnavielā iekšā, un es braucu gar mani, kā parasti tas pieredzi. Ko man tur tauri?
Es tagad tādu baltā vārdu, bļāviens, tur taču ir veloceliņš. Nu, tur no tās Palādijas mieras, tas trolejbus iet. Ja tur būtu kaut kāds riteņbraucējs, tas būtu viennozīmīgi viņam uztriecies virsū, un es būtu vainīgs un nedod Dievs. Pavisam vainīgs. Būtu pavisam slikti, jā, nu, kāpēc tā nepadomāšana no sākuma ieviešana? Un tikai pēc tam štukojam. Vai tu pārvietot, vai tas bija labi, vai tas bija nepareizi. Ja? Tāpat arī visām e-sistēmām, kas mums ir. Tu gan nodarbojies ar autosportu, gan brauc ar mašīnām, un tev ir mašīnu kolekcija, ko tu nosauc par savu hobiju. Ko tu saki par tām elektriskajām mašīnām? Mums mēģina iegalvot to, ka viņas ir ekoloģiski, mega ekoloģiskas. Bet, ja mēs paskatāmies kaut vai 50 gadu vēsturi, tad lielākās katastrofas, kas ir Fukushima, Černobiļa un tā tālāk, ir notikušas dēļ tā, ka mēs gribam saražot to elektrību, no kuras mēs esam atkarīgi, pēc kam tas ir viens enerģijas avots. Ja pēkšņi, piemēram, ārsti streiko, ar viņiem kāds aprunājās, kaut ko tur viņi vairāk nestreiko. Ja sāk streikot tie, kuri nodarbojas ar elektropadevi un vienkārši tā, hop, mēs jums izslēdzam. Un viss. Tagad padzīvojat 2 nedēļas bez elektrības. Ko mēs darīsim? Nē, saprot, man kā vecajam stagnātam auto, man jaunās vispār nepatīk. Protams, ka jau radītais produkts elektroautomobīls, viņš, protams, ka ekoloģisks un labs. Bet, lai viņš pa tādu kļūtu, tā ekoloģija tiek diezgan sadirst jau iepriekš, ja, tos pašus akumulātors ražojot un vēl. Un to taču arī visu vajag utilizēt kaut kādā protams, veidā. ka to vajag utilizēt, bet bija kaut kādā nejaulu laika atpakaļ, ka tiem vecajiem autiņiem liks tur beigo nodokli un vēl Jā. Jā. Kad ekoloģiskāk un labāk ir braukt ar pilnīgi jaunu mašīnu. Super, tikai visi jaunās mašīnas, ko atzīst arī paši autoražotāji, viņi tiek ražot ar aprēķinu, ka viņi nobrauks 100 000. Pēc tam tu ņemsi jaunu. Kur tās vecās liksim? Nu tad varbūt es braukšu ar savu 73. gada Mercedes, kurš jau ir nobrauc 50 gadus, un es pilnīgi noteikti zinu, ka viņš nobrauks vēl 50 gadus. Ja. Apskaties Āfrikā vēl, kur es arī biju izbraucis to paralēlo Dakāru, nu, tur vēl šobrīd viņi brauc. Nu, viņas ir nenokaujams. Ja. Nu, tad, kas tad ir ekoloģijai labāks? Ja? Nu, vispār man liekas, ka to progresu vajadzēja kaut kādā brīdī apturēt, bet viennozīmīgi turpināt kā reiz uz ekoloģijas saglabāšanu. Ja? Arī tagad ar visām tām maskām, visiem tiem maisiņiem, lielveikalos ietīšanām un tā tālāk mēs ilgi un dikti cīnījāmies par to, lai pingvīni un roņi neēd un nemirst tur tās plasmas un vēl kaut kas. Nu, tagad mēs esam dažos mēnešos pilnīgi sadirsuši to, ko mēs mēģinājām kaut kā izglābt, ja, ar visām tām mājiņas maskām un katras biespienu maizītes ietīšanu un vēl kaut kas. Nu, es lielveikalā arī, kad es pērku dārzeņus, es tos tomātus un gurķus, es viņus nelieku tajos mazajos maisiņos. Es viņus ielieku iekšā un tad tās kasieris uz maniem sāk baurot, kāpēc es viņiem smērēju to viņu leti, un es saku, man tiešām negribās tur vēl to maisiņu, vēl tur kaut ko tur paņemt. Bet šeit tu vari mierīgi lupat vienkārši novilkt. Ar to maisiņu, tomēr viņš kaut kur nokritīs, un kaut kāds nabaga zvērs vai tur vēl kaut kas viņu noēdīs, nosprāgs un priekškām. Tas bija Pauls Timrods atnācis pirms tevis. Mēs esam, acīm redzot. Ok, mēs esam stulbi. Pauls Timrods bija atnācis pirms kāda laika, un viņš arī teica par šo te pašu problēmu. Kāpēc tā? Kāpēc mēs cīnamies ar plastmasas maisiņiem, uztraucamies par plastmasas maisiņiem, bet neuztraucamies par plastmasas automašīnām, piemēram? Jo mūsdienu automašīna, principā, ir kas tonna plastmasas. Man pat īsti nav atbildes šobrīd, kāpēc mēs to darām. Es domāju, ka mēs tomēr esam atkal pakļauti tiem noteikumiem. Ir izstrādāti un uzspiesti, diemžēl jāsaka uzspiesti, mums tie noteikumi. Ja, es vienmēr esmu bijis vispār par to, ka, protams, ka... Bet kā tad tā demokrātiskā sabiedrība, Daugavī? Demokrātija vispār pēc tā formulējuma, viņa visnežēlīgākā iekārta. Sokrāts teica, tā ir sistēma, kur muļķi lemj. Jā, apmēram. Vairāk? Arī tagad muļķi. Arī es, es iekļūšu parlamentā. Es būšu arī viens, mēs ar tējiem iesim parlamentā, arī 2 idioti. Ja,
tu māki repot, māki sacerēt, es māku gudri dirst kaut kur. Mēs tagad nokļūsim, tā tauta. Vārdu sakot, es domāju, ka jūsu pašu labā. Jums tomēr būs tas sētas miets jādzen pa vienu lielāks pie jūsu sētas. Priekš kam? To jūs tagad nesapratīsiet. To jūs redzēsiet tikai pēc 30 gadiem, ka tas tā ir. Jo mums ir izstrādāta programma. Jā, es šausmīgi vulgarizēju, bet pēc būtības tas tā varētu būt. Ja. Un saprotu, to mietiņu man vajag, lai Jārs Trīsvaidziņš arī atnāk un pārbauda un nomēra. Lūdzu, mums ir radīts viens amats. Ja. Viņam taču ir vajadzīgs palīgs un mašīna, piemēram. Jā, un tas viss. Tu atnāci ar balvu. Es ceru, ka es arī viņu aiziešu. To mēs nezinām, jo es tev arī esmu sagatavojis balvu. Es tev esmu sagatavojis tēkreklu, kur es tev sen jau apsolīju. Jā. Ar Stop the War. Ļoti labi. Varbūt lūdzu. Paldies. Es šito pabīdīšu drusku tuvāk sev. Māra Kurāna nav? Māra Kurāna, tu dabūsi, ir sagatavots tev arī otrs komplekts. Paklau, draugs, laiks iet. Laiks, kā mēs labi zinām, ir nauda. Lai gan man patīk teikt, ka laiks ir visu laiku. Es neņemšu naudu no tevis. Beidz akstīties. Nē, es domāju, es no tevis. Bet es tikko tev apsteidzu vienkārši. Es domāju, ka tu varētu kaut kādu sakarību atrast, ka tu nedabūsi. Bet Kristaps. Tu vari viņu parīvēt un pieskarties, varbūt tev būs kaut kāds ienākums. Kādu dienu, kad pienāks tas laiks, un tu satiksi Dievu to kungu, ko tu viņam teiksi? Es teikšu paldies, ka devu man iespēju padzīvot šajā viedolā, kā cilvēkam, jo arī tas es kaut kā pilnīgi nejauši biju nonācis līdz reinkarnācijai. Neko nelasot, neko neinteresētos, un es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka mana dvēsele būs pārceļojis kaut kādā akmenī, un tad es lūgšu Dievu, izdara varbūt man tikpat labi arī tajā man nākamajā dzīvē, kā es esmu tagad jūties, jo es nonācu, ne jau katram ir tāda iespēja visticamāk parunāt ar tevi. Jurists, autosportists, aktieris, vienkārši kolosāls cilvēks ar savu īpašu pasaules redzējumu – Andris Daugaviņš. Piesako Rullē ar Horenu YouTube kanālā, Facebookā un Instagram. Rullē ar Horenu.